Un šis ir laiks, kad mēs varam pateikties dabai, pateikties visiem dieviem, laimām, mārām, par to, kas mums ir palīdzējis, par ražu, par nākamā gada auglību, jo tā mums ir ļoti svarīga, lai būtu mazliet vairāk kā šajā gadā. Piekritīsiet? Jā, nedzirdu. Jā. Tik, man liekas, sen nav bijis. Nu, tieši tā. Un aizeksim šo uguns, lai savieno mūsu pasauli, zemi, debesis, ūdeni un gaisu. Jo šīs 4 stihijas ir tās, kas mums ir ļoti nepieciešamas gan dzīvei radībai, gan mūsu tieši pasaulītei. Un arī teju to daļu pēc rudinājuma sākās veļu laiks, kad var arī padomāt par mūsu ļaudīm, kas ir bijuši starp mums, lai dod spēku, savu labestību mums, tālākam ceļam. Aizeksim šo. Uguņa dzirkstelīte, kā uguņa dzirkstelīte. Spēkā. Lai lai uguņa. Saņemās spēkā. Nu, nāk. Lai uguņa. Saņemās spēkā. Lai mīlestība arī pasaulē. Lai top! Lai top! Lai mums visiem laba veselība. Lai top! Lai visiem zināšanu pilns jauns gads. Lai top! Rodentiņas bagāts vīrs ir daudz, to mums ir dāvinājis. Pilnās klētis labībiņas, pilnās ķešas sudrabiņas. Pilnās klētis labībiņas, pilnās ķešas sudrabiņām izīdautiņas, kļaviņām izīdautiņas, zīdautiņas, rakstītām maliņām, maliņām. Rakstītām maliņām, maliņām. Lai sveitīta mums. Nu ja, un čakli bitītes ir pastrādājuši. Šogad tā saka, karsts. Sakarsts.